Nu ko, noteicošais skaitlis 3. Cilvēki ar noteicošo skaitli 3 ir iedalāmi divās atšķirīgās grupās. Pirmā grupa ir tādi ļoti ekspresīvi, kūsājoši, optimistiski ļaudis ar ļoti labu iztēli, ar patiku pret krāsainu apģērbu, tādi koši, nu kā tāds salūts. Un otrā grupa ir tie klusie. Ja, klusie trīnieka indivīdi, ir skaitļa 3 indivīdi, ja, kuri mīl laukus, dabu, dod priekšrotu krietni rezervētākam ģērbšanās stilam. Trīnieks ir prāta līmeņa skaitlis, ļoti mistisks cipars, kas saistās ar reliģiju, garīgumu, zinātni un filozofiju. Un cilvēkam ar noteicošo skaitli 3 lielākoties piemīt dabas dotas ekstrasensa spējas, un daudzi kādā dzīves posmā saskaras ar reliģiskām vai garīgām lietām. Šis skaitlis ir saistīts arī ar mākslu, ar mūziku, ar skaistumu, ar izklaidi, ar literatūru, nu, vispār ar prieku un bezrūpību. Un skaitļa 3 cilvēki ir apveltīti ar ātrām domāšanas spējām. Viņu možais prāts reizēm izpauž caur tādu smalku humoru izjūtu. Aktīvais prāts bieži vien nes veiksmi darbā un sociālos kontaktos, bet nevienmēr ir manāms mājas dzīvē, jo šie cilvēki spēja būt kritiski noskaņoti, kas bieži nogurdina viņu tuviniekus. Vispār trīniekiem ir ļoti daudz jārunā. Es pat teiktu jārunā, jābubina zem deguna, jādzied, ja, lai visa tā negatīvā enerģija, kas uzkrājos viņos, tiektu izlaista ārā. Ļoti labi ir dziedāt. Lai kur skaitlis 3 parādītos, tas vibrē pašizteiksmes sfērā. Mūziķi, aktieri, mākslinieki, rakstnieki un citi radoši ļaudis lielākoties vibrē tāda skaitļa frekvencē, kas dalās ar 3. Tas var būt gan dienas, gan noteicošais skaitlis, ja, tātad 3, 6, 9. Ja, tā trīnieka misija būt laimīgam un darīt citus laimīgus. Nu, 3 vēl ir skaitļu 1 un 2 summa, ja, un tas rada ļoti daudzpusīgu personību ar spēju iepriecināt un priecāties līdzi pūlim. Un šie cilvēki kļūst par lieliskiem namatēviem un lieliskām namamātēm, neskatoties uz to, ka īsti nav tādi mājas sēdētāji. Dažiem indivīdiem ir noteicošo skaitli 3 piemīt kāre kontrolēt un valdīt pār citiem. Viņi ir diezgan pašlepni, neatkarīgi, nevēlas būt kādam paprātam, nevēlas būt arī nevienam parādā. Ja skaitļa 3 cilvēkiem neizdodas atrast savu īsto dzīves ceļu, vai viņi var nodzīvot arī tādu ļoti bezmērķīgu mūžu, ja, vienās izpriecēs, kā teikt. Nu, humors ir viena no šai vibrācijai raksturīgajām iezīmēm. Cilvēkiem ar skaitli 3 ir raksturīts tāds gaišs skats uz dzīvi, viņiem piemīt tiešām tāda iedzimta gara bezrūpība, ja, ko nekas nespēja apspiest. Nu, tas nemaz arī nav tik slikti. Ņemot vērā, ka noteicošais skaitlis 3 nereti sagādā arī grūtības un pārbaudījumus, tad cilvēkam ļoti bieži šīs problēmas izdodas atrisināt tieši pateicoties savai ļoti labajai humora izjūtai. Ja, un, kā saka, tas viņiem palīdz iziet cauri grūtām dzīves situācijām. Nu, lūk, tādi ir trīnieciņi salūts, kā es saku, ja. Un, protams, ka te var vēl smalkāk papētīt, gan noteicošais skaitlis sievietēm atšķirās drusku, gan vīriešiem, gan bērniem, ja, bet, nu, šoreiz šādi.